būs pie saviem vārtiem. Šādi Jelgavnieki nespēlē. Tas ir labi. Mēs redzam futbolu, nevis viens komandas treniņu kaut kādu procesu aizsardzībā, un otrs komandas procesu uzbrukumā Kozlovam. Un 4. vārti. Vitālijs Smirnovs. Vlasovs uzskata, ka pret viņu nospēlēts ir IB pret Smirnovu, IB apsteidz Smirnovu. Kas tālāk? Tālāk stūrsitiens būs pie Ventspilsnieku vārtiem. Spēlēs ar likteni nedaudz. It kā beigās viss ļoti labi un pārliecinoši sanāk, bet varētu sanākt visādi. Krītolā šoreiz noteikuma pārkāpums netiek. Nesanāk IB skaisti. Nospēlē Kovaļovs pēc Smirnovu. Smirnovs arī labi darbojās. Mēs tomēr būmu nenotur laukumā. Un gan paliek joprojām viesiem. Labi saspēl Kovaļovs, sitiens un Dubru bloķē, bet uzbrukums turpinās. Olā, klubdams krīzdams pie bums tiek tomēr. Centrējums. Smirnovs mēģināja aiz apaklas tā Ventspilsniekiem. Smetlūks sekojošā sastāvā šodien. Numur 12 Pāvels Daraševs, vārdsargs. Numur 16 Dmitrijs Šmis. Numur 25 Juriķis Kalns izdara labu piespēli uz Iļu Šacinu. Centrējumu mēģināja izdarīt, bet tūdā stipri tālu no Liepājnieku soda laukuma, tomēr pie laba centrējuma. Diezgan bīstams sitiens. Tikai nedaudz garām vārds stabam. Doroševs neapmierināts. Frījevs lūdz nomierināties. Dorošev. Liepājnieki gūstot šos vārdus. Atkal iesēdīsies dziļā aizsardzībā kā pirmā puslaikā, jeb tomēr. Ar roku, manuprāt. Tiesnes Pērtijātonis arī aizrāda, ka roku spēlē Suhanovs. Spēle turpinās. Ne sauso spēli, skatoties no aizsardzības viedokļa. Kačauskas pēc Smirnovs, šis duels pirmajā puslaikā ļoti bieži redzams. Šoreiz uzvar Smirnovs bez noteikuma pārkāpumu. Grigorjevs. Jančuks labi spēlē, atrodas pret vārtiem ar muguru, bet pēc labi pirmā pieskariena mūmu tomēr pazaudē. Šeit pārkāpums. Smirnovs ir uz dēļiem. Kurakins, Kozlovs. Kozlova misija šodien laukumā es īsti neesmu spējis saprast. Jo Suhanovs ilgāk nespēlēja, jau vēl Kurakins. Kurāki nebija, tad vēlreiz bīstam no standartiņa. Tagad Smirnovs sita un būs vēl viens stūra sitiens. Labi, Krūmiņš atkal spēlē. Šādi spēlē Ventspilsnieki. Tarasovs centrē. Smirnovs 3-0. Smirnovs demonstrē, kā jāsit ar galvu un vārtos pretkustībā. Krūmiņš negaidīja, bet vairs nepiespēl, tieši arī uz Dubru aptuveni ir piespēle. Un pārliktnis. Smirnovs pāri. Vai tas pretbrukums šeit, ka Grigorāviča bums lokumā Daņilovs un Žuļevs. Grigorāvičs piespēl Daņilovam, bet tā tiek bloķēta. Atbilta Ofiks, čempioni. Lapkovskis piespēl solokumā, pēcos bīstams moments, bet aizsargs pirmais pasveids bija Smirnovs. Izklupienā Jelgavas pretbrukums, Grigorāvičs atkal ieskies Grigorāvičs pret Dubru, piespēl gar vārtiem un tomēr pirmais pret bumbas Smirnovs būs stūrstiens. Grigorāvičs šodien savā kreisajā flangā vienos vārtos spēlē pret Ventspils aizsardzību. Viņam vienkārši netiek līdz ātrumā neviens.
ir rezultatīvākais Daugavpils futbolists, viņam 6 vārdu šo sezonu, un labāko bombardieru sarakstā viņš deva 2. vietu ar vēl virkni citu futbolistu, tajā skaitā arī ar vienspēlnieku līderi Juriju Žigājo, kurš iepriekšējā komandu tikšanās reizē izcēlās 2 reizes, un tajā skaitā guva arī uzvaras vārdus jau kompensācijas laikā. Vēlāk viņa atgriezīsies Daugavpils komandas rindās. Ivē. Ir iespēja atkal pretuzbrukumam, Ibe kā tarāns turpina rauties uz priekšu, no Smirnovs, tomēr pēc gabarītiem. Kurš gan sanāca. Tās ir Doroševs, bet tur Smirnovs pirmais, Jančuks neveiksmīgi apsēdā bumbu. Iespēja sodlaukumā, Smirnovs, neuzsit Smirnovs. Nu, bija spēle ar roku pilnīgi iespējams. Ko tiek galā ar to, ko Ventspilsnieki mēģina veidot uzbrukumā, tādēļ arī Doroševam darba faktiski nav. Un tagad būs sitiens, tagad nokavēja ar sitienu jau Kozlovs, Žatkins, vēl viens sitiens un, bet nedaudz bīkli viss tas sanāca Ventspilsniekiem, tas viss sanāca. Un tāpēc arī Lūdzu ir atnācis atpakaļ Hmīza vietā, protams, krietni īsās, lai gan ir ātrās, protams, spēlētājs. Smirnovs laukuma centrā cīnās, atgūst bumbu, un gal galā pēc viņa tieši pārkāp noteikums. To šajā sezonā pagaidām. Nu, nežēl komanda izstājās no Eirokausiem. Gavos tagad iet uz priekšu. Smirnovs visai asi viņu sagaida. Tā pārmetoši gāja skatās uz tiesnesi, bet nekā tur nebija. Paliek bumbas kontā, tāpēc pārkāpums netiek fiksēts. Tagad gan Smirnovs bumbu atgūst. Usaņēnikos bija uzņēmis labu ātrumu, bet Mingāzovs piespēju viņam nedeva. Tagad atdurās Karašauskas Smirnovā. Laižāns Šabalam, Šabal uzkāp uz bumbas. Nu, viens paliek ļoti lēnā. Es nesaprotu cilvēku, kas īsti notiek, kur ir momenti. Bet, tā šādās spēlēs gadās Jančukam, tagad piespēle. Aizgurs nav. Šabala pret Smirnovs. Smirnovs pagaidām uzvar šeit divcīņā. Un arī dabū bumbu prom no. Augstāk lec Smirnovs par Šabalu. Un bumbu mēs liekā. Šabala Mingāzova mēģināja iespēlēt. Nolasīja Ventspilsnieks šo te piespēli. Viens vārds, tieši pirmos, otros vārds pēc situācijas guva jau bijušais Jūrmālas spēlētājs Oskars Iksens, kurš ierēdīja bumbu savos vārtos un kompensācija, kurš piefiksēja, laikam, 26. numurs. Jā, Ulim Bašovam palicis vecais otrais numurs, tagad tas bija Rošan Geiko. Suhānovam ir aizmuguri, bumba ir Jūrmālas vārtos, bet Edvards šķiet, ka tieši no labā flanga, ka Tarasovs tika atstāts solaukuma vidū brīvs. Krūmiņš kļūdās izgājienā, dega līdz bumbai un arī 1-0. 20. Lai gan arī itin labi piespēle, ļoti labi spēlēs lomās starp solaukuma, kas spēlē, bet šādas lomas viņam Ventspilī viņam īsti nav. Labi viņš spēlē, teiz angļu valodā saušo pusi par box to box, kur Akina centrējums neprecīzs, Grebis. Neprecīzi principā bloķēt, ļoti labi nospēlē Smirnovs, bet neprecīzi sitiens Suhāno. Uz labi nospēlē Vardaņans divcīņā, tomēr pie bumbas, laikam pirmais būs Smirnovs, jā, par matemātu tiesu apsteidz Edgaru. Vardaņans. Skābards labajā malā, bet Smirnovs izklupienā precīzi spēlē. Bumba atstāja. Tā ir atkal Jūras bumba, labajā flangā pret Smirnovu. Jūra priekšrocība noteikti bija ātrums, bet Itālija priekšrocība bija. Pie sitiena netiek un krīt, silps nav. Smirnovs izcīna bumbu. Lukšis, kas mēģināja izsist bumbu. Pirmajā puslaikā viņš tādā veidā nopļāva Tarasovu. Tagad Suhānovam paveicās, ka pa kāju nedabūja tomēr. Vajadzētu parunāt ar jau pieredzējušo vīru, ka tā nav īsti jāspēlē. Netrāva pārdot Mišins tālāk. Un savās par Pilkins tomēr bumbu. Un būs stūrstiens gal galā. Gribēju teikt, ka nesanāk vārtiem.
Ļoti bīstami šie standarts ir pie Ventspilsnieku vārtiem. Tagad Smirnovs labi spēlē. Un Ventspilsnieki, kā jēga turēt viņu uz rezervis soliņu. Jā, laukumā tāpatās viņu laist neviens negrib. Tā nu viņi nav šodien. Nedaudz attapušies. Jau sanāk viņiem pieturēt bumbu, sanāk kaut ko arī izveidot. Lūk, tagad piespēle, bet es Grigorāvičam bumbu neaiziet. Dot Jelgavai. Daņīlovs. Bīstami Smirnovs pēdējā brīdī aizstiebās līdz bumbai. Vēl teorētiski iespējams arī tas, ka Daugava arī par zeltu cīnās. Katrā ziņā medaļu dalīšanā šī te komandas iesaistās, tā kā uzvaru vajadzīga abām. To Dinaburgas periodu arī klāt. Nu tā agresīva cīņa, Babatunda pie bumbas tiek, piespēlē Gaugadzem, Smirnovs apsteidz Gruzīnu, bet bumba paliek. Lai šo te bumbu. Nu, tagad Babatunda labi nospēlēja, Vāreko nav vārtos. Un nebija kām atdot šo te saprast, kas bija labi un ko jāmaina. Bet uzbrukumā Daugavpilieši Babatundē, Smirnovs atņem viņam bumbu. Un nu jau Ventspilsniekiem iespējas pēc uzbrukumam, tiesa maziem spēkiem mēs. Saloļovs. Babatunde noslēpies aiz Smirnova muguras, bet Smirnovs pirmais pie bumbas. Nu, droši izsitē šautā bumbu. Ceturto gan uz trešo pozīciju, SMS kredīta virslīgas kopvērtējuma tabulā. Tomēr ir viss nav atkarīgs no viņiem vien, jo arī tad viņiem ir jācer, ka uz šīm vietām pretendējošās Rīgas un Daugavpils Daugava 3 punktiem pret 1. Liepainieki mēģina izveidot savu uzbrukumu. Kmīs iet sodu laukumā. Atgādina, ka iepriekšējā spēlē šeit Liepājā pret Ventspili. Labi piespēle uz priekšu. Flaksis. Kmīs. Varbūt varēja mazliet sodu laukumā. Un Madis Miķelsons ievada ātri Liepainieku uzbrukumu. Ikaunieks. Un izbeidzās to, ka atkal bumba ir ārpus laukuma, Liepainieki to ievada spēlē. Spēles Turkovam 3 un Žigājam visvairāk 31 un vēl gan Kurakins un Timofejevs šogad ir vismaz reizi izsaukt Kurakinam izsaukām pēc pusstundas joprojām pa 0 un pēdām rezultāts likumsakarīgs 0-0, lai gan līdzīgi spēle gadījās kombinēt arī nesen, kad spēlēja Jūrmala pret Metu Hanzā, toreiz arī viss gājās to, ka jābūt 0-0, bet šā spēles sākumā labi iet solokumā, centrēs Smirnovs tika līdz pretiek solokumam, gāja līdz, gan tika līdz 11 metru atzīmē, tika līdz 12 metriem un tur tika apdruņots, jā. Agrāk Smirnovs diezgan bieži šādus izgājienus taisīja no tagad pusēks spēlējis kā uzbrukušais, kā flangā spēlētājs viņš ir bijis. Un Sursteins Ventspilī pie bumbas, Kurakins centrējums uz vidu. Smirnovs pie bumbas, bet Burzmā. Dažādas lietas par klubu, kāpēc viņš to ir pametis. Atklāja neslēp to, ka komandas regulāri spēlējot uz konkrētiem rezultātiem, konkrētiem Boba atlec pie jūrvalniekiem. Tā lēra prātīgi Ventspilnieki vērpa savu uzbrukumu, beigās. Tādēļ arī spēle turpinās. Smirnovs centrē. Smirnovs centrē, labs centrējums un nav tomēr otrā vārta gumu. Nav uzbrukumu. Smirnovs. Daudz brīvas vietas, neviens viņu nesagaida, viņš mierīgi var doties pāri centram, Smirnovs. Un Humrašvili ir vietā. Sekundēs ir standarta situācija un Lūkstieši var arī kaut ko no tās izvilkt. Tagad ir centrējums un tomēr Smirnovs. Smirnovs pirmais pie bumbas un tagad jau jāsteidz aizsardzībā Ilustieši Žatkins.
Smirnovs, labi pieslēdz uzbrukums Smirnovs un gandrīz arī izpilda 1+1, gan vārtu gums, gan arī rezultatīvu piespēli. Un Žigājos eleganti tagad nospēl Žigājos centrais gar vārtiem un ir arī 4-0 un 4-0 panāk 4. numurs Vitālijs Smirnovs, Žigājom arī šodien 1+1 un Žigājos brašā tempā skrien uz laukuma centra līniju, acīm redzot, Ventspilsnieki Ir vienaldzīgs Ventspils problēmas, ka Ventspilsniekiem jau vajag 6 punktus izcīnīt pēdējās 2 kārtās. Uz to stāv piespēle Žigājevs! Skaisti! Skaists vārtu guvums Ventspilsniekiem pēc stūra sitiena uz tālo stāvot Smirnovs. Šķiet, tas bija komandas kapteinis, kurš noslēdz ar galvu. Patīsimies vēlreiz. Nu, sagatavu mājas, sagatavu perfekti sanāt uz to stāvu. Žigājos tur ilgi gaidīja šo te piespēli. Un perfekti, jo ilgāk otra komanda notur. Ja, jo ilgāk notur